Un tad es sāku mēģināt, ka iegriežot dažādās vietās, šis materiāls sāk padoties. Viņš sāk palikt tāds elastīgs. Tā kā viss ir mēģināšanas rezultātā. Viss sākās ar maketēšanas darbiem un arī dizainu izstrādāju es pati. Principā šis process ir diezgan ātrs un tur man patīk tas, ka tu ātri vari sagaidīt rezultātu. Vispirms lāzera gravieris gravē un pēdējais darbiņš, ko viņš dara, viņš griezīs apkārt kontūru. Protams, šī ir vienkārša lietiņa. Ja tu gribi kaut ko salikt vai dabūt, tad ir atkal, tu izņem ārā un skaties, vai tur der, vai tur neder. Kas vēl ir jāpielabo. Tā, lai visi ieiet īstos robos iekšā. Varbūt ir kaut kur pa platu vai par šauru. Un tu taisi atkal, kamēr tiec līdz rezultātam. Mūsu top produkts ir sulu kaste dabas garša. Un tas ir tiešām mans dizains. Taču viena paziņa man teica, klausies, uztaisi man tādu, lai es tur vīnu varu likt. Principā tā tirgošanās ir caur internetu, caur Instagramu, caur Facebooku. Šis lāzera darbs ir mans hobijs. Tas tiešām ir mans hobijs, jo pat cik mums ir ģimenes uzņēmums, mēs nodarbojamies ar akmens apstrādi, tad tas ir mūsu maizes darbs. Nu, šis ir hobijs, jo šeit ir ieliktas manas domas un manas sirds un manas fantāzijas. Un šajā projektā bija arī viens tāds kurs, kurā mācīja par zīmoliem. Zīmoli un brendi un tā. Un tad mēs domājam, kāpēc, lai mēs neuztaisītu savu zīmolu. Man vecākā meita, viņu sauc Simona. Brenda vārdus domājam kaut ko līdzīgu, kamēr nonācām pie zīmola Mona. Tāpēc, ka meita ir Simona, tur tas sin noņem nost un sanāk Mona. Un viņa pati arī darbojās šajā visā, un viņa arī man ir lielais palīgs, un viņa arī daudz ko dara šeit. Un tētis mums ir arī liels palīgs, viņš visus pulksteņu mehānismus mums liek, ja vajag kaut ko līmēt. Un bērni atkal mazākie palīdz mums iepakot, ja vajag kaut ko salikt un sadalīt. Tas ir atkal viņa pienākums, tā kā esam nodarbināti pilnīgi visi.